Sākiet, lūdzu, kāpēc jūs nokļuvat valsts narkoloģijas aģentūrā? Tāpēc, ka es sāku lietot narkotikas kopā ar mūziku vienā gadā. Es piedzimu ar ģitāru un ar špricu rokā. Kad tas bija? 15 gadi, kad man bija. 15. Un ar ko sākat un kāda sakarā? Ar opiju. Sāku es ar to, ka es gribēju kaut ko citu, nekā bija toreiz valstī. Tajos gados. Nu, kas tieši jūs neapmierināja tajos gados? Man neapmierināja to, ka es nevaru pateikt to, ko es gribu, to, ka es nevaru izdziedāt to, ko es gribu, to, ka es nevaru nospēlēt to, ko es gribu un tā tālāk. Un jūs pats apzināti nolēmat lietot narkotikas? Principā nē, tas bija tikai, lai varētu labāk nospēlēt un nociedāt. Cik ilgu laiku jūs lietojat to opiju un uz kādiem narkotikam pēc tam pārgājāt? Jūs taču paskaitījāt jau 22 gadu. 22. Jūs nepārtraukti tikai opiju lietojat? Nē, es biju 4 gadus cietumā. Sakarā ar ko? Ar huligānismu. Tas bija vairāk alkohola ietekmē. Un kas tieši ir bijis, ko jūs tādu huligānismu? Es esmu iegājis aptiekā un sadaudzījis visus tīklus, kuri tikai tur eksistē. Pēc tam es poliklīnikā sadevu priekšniekam papūnu, tāpēc, ka viņš gribēja pirmais iet toaletē tikai. Es esmu daudz ko pārcītis, es esmu aizbraucis pat gan uz Āziju, es esmu bēdzis, kur vien man tikai, es nezinu, kur tik acis rāda, uz laukiem, cik es reizes esmu bēdzis, un tas nav tik viegli izstāstāms tā, kā jums liekas.